Labdien, godājumās kolēģis, partneris, labdien, godājumie skatītāji un atbalstītāji, oponenti. Šodien Sieviešu sadarbības tīkls ir aicinājis jūs uz diskusiju par to, kāds sievietēm sakars ar demogrāfiju un ko viņas par to domā. Sākotnēji mūsu iecerē bija mazliet plašāka un vīriešus iesaistošāka, bet diskutējot ar sadarbības partneriem, mēs sapratām, ka vispirms droši vien jāļauj arī sievietēm runāt par demogrāfijas jautājumiem. Un kāpēc tieši tā? Vēlos atsaukties uz tādu agrāku pieredzi demogrāfisko lietu padomē, vēl Covid-19 pandēmijas laikā. Šāds čats tika uzdots, čatā šāds jautājums tika uzdots, kāds sievietēm sakars ar demogrāfiju. Tad, kad Sieviešu sadarbības tīkls vēlējās runāt par sieviešu neapmaksātajiem aprūpes darbiem ģimenē, par darbu un ģimenes dzīves savietošanu, bērnu skološanu un visu to, kas ļoti daudzās ģimenēs turās tieši uz sieviešu pleciem. Un pavisam drīz notiks demogrāfisko lietu padomes sēde. Ministru kabinets ir izvirzījis prioritāti, un tāpēc mēs, Sieviešu sadarbības tīkls, un es, Sieviešu sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte, esam aicinājuši gudras, talantīgas, brīnišķīgas mūsu sadarbības partneris uz sarunu par profesionāliem un par sieviešu jautājumiem. Tāpēc katru no viņām iepazīstināšu kā profesionāli, bet par savām privātās dzīves lomām varēs pastāstīt katra pati. Un kopumā mēs noskaidrojām, ka šajā auditorijā mums ir vismaz 2 bērni uz sievieti, kas ir vairāk nekā vidēji Latvijā. Bet par to droši vien es lūkšu vairāk stāstīt Intai Mieriņskundzei, Diasporas un migrācijas pētījuma centra direktorei un Latvijas Universitātes tenoru profesorei. Mieriņskundze, varbūt vispirms par tām jūsu lomām attiecībā uz demogrāfiju un dzīvi. Jā, labdien, paldies. Protams, kā arī Ielītes kundze minēja, mana pamatdarba vieta ir Latvijas Universitāte. Tieši arī ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāte. Demogrāfijas jautājumiem esmu pievērsusies jau ļoti sen, gan runājot par emigrāciju, remigrāciju, gan arī par dzimstības veicināšanas pasākumiem. Šobrīd es esmu lielas starptautiskas pētījuma, kur daļa tiek īstenota Latvijā ģimenes paudzēs vadītāja, kas tieši pievēršas jautājumiem, kas ir saistīti ar ģimenes plānošanu. Tā kā daļa no maniem ieskatiem arī varbūt būs no turienes. Tīri personīgā līmenī man pašai ir 2 mazi bērni. No tiem viens ir bērniņš ar īpašām vajadzībām, kas prasa ļoti daudz uzmanības un laika. Un vienlaikus, protams, tas ir apvienojums arī ar profesionāliem pienākumiem, bet mēs visas kā sievietes izjūtam, protams, to, ka šīs dažādās lomas tas uzliek pietiekoši lielu atbildību un lielu slogu. Mieriņskundze, kāds tad ir tā situācija? Kādu jūs redzat to mūsu nākotnes perspektīvu Latvijas tautai? Situācija ir, teiksim tā, es vienmēr esmu teikusi, mums ir jāskatās ar atvērtām acīm uz to situāciju, kāda viņi ir. Mēs nedrīkstam atļauties sapņot ar rožainām brillēm, ka, teiksim, pēkšņi mēs uzliksim 5000 eiro pabalstu par katru dzimušo bērnu un viss atrisināsies, tā tas nebūs. Mēs visā pasaulē, attīstītajās valstīs redzam ievērojumu jaundzimušo skaita samazinājumu. Līdz ar to Latvija šeit nav izņēmums. Un vienlaikus mēs, kā jūs arī zināt, esam sasnieguši vēsturisku zemāko dzimstības līmeni šobrīd Latvijā. Un tas arvien samazinās un samazinās un samazinās. Un šobrīd nav priekšnosacījumi, lai teiktu, ka mēs tagad sagaidīsim, ka pēkšņi tas pagriezīsies otrādi. Ja Latvijā, teiksim, ir 1,33 bērni uz sievieti un priekš dabiskās atražošanās ir vajadzīgs 2,1, nozīmē, ka īstenībā, teiksim, šie iedzīvotāju skaita samazināšanās procesi būs acīm redzami un ļoti jūtami jau mūsu dzīves laikā, un mums ir jārēķinās un jāsaprot, ko mēs tur varam darīt visu maksimāli iespējamo, lai atbalstītu demogrāfijas pasākums, un, protams, arī rēķināties ar to, kas būs, ja tomēr šie procesi turpināsies, un kā mēs varam pārorientēt mūsu ekonomiku, lai pieskaņotos šai jaunai realitātei. Paldies.
nākotnes aina nav spoža, bet mēs droši vien runāsim vispirms par tām visām problēmām un pēc tam meklēsim kopīgus risinājumus. Un tāpēc es vēlētos iepazīstināt auditoriju Dainu Kājiņu, kas ir uzņēmuma Kriākīdas vadītāja un arī Latvijas privāto pirmskolas biedrības valdes locekle. Kājiņas kundze, lūdzu, kā tad jums ir ar profesionālām lomām un privātām lomām attiecībā uz demogrāfiju? Jā, labdien un paldies un prieks būt šeit. Un, jā, es pārstāvu izglītības, es gribētu teikt, svarīgāko posmu, pirmo posmu, kas ir bērndārs, pirmsskolas. Vadu, jā, lielu privāto bērndārs Kriākīdas, kas ir daļa no starptautisku uzņēmumu 9 valstīs. Savukārt vēl ikdienas rūpes man pārņem arī Latvijas privāto pirmsskolu biedrībā, kur mēs esam apvienojušies 50 privātie bērndārzi un aizstāvam savus intereses valsts un pašvaldību institūcijās, un ar šo te demogrāfisko krīzi saskaramies jau šodien, jo bērnu skaits ievērojami krīt. Tas ir saistīts ar mūsu ikdienu un, protams, bažām par to, kas sagaida mūsu nākotnē. Ja privāti, tad es esmu 3 bērnu mamma. Man jau vecākā meita jau ir pilngadīga un 2 vēl ir pusauģi mājās. Nu tā, un tiešām es gribētu teikt, pārstāvis privāto sektoru, bet gribētu vienlaicīgi teikt, ka es pārstāvu visu pirmskolas jomu, jo arī man karjera veidojusies pašvaldības sistēmā, un gribētu teikt, ka tā tiešām ir bērndārs ir ļoti nozīmīgs atbalsts ģimenēm. Un es gribētu teikt, ka nav tālu jāmeklē labie piemēri Skandināvijā, kur skaidri tik pieņemt lēmumi, lai katra ģimene justos droši, ka bērniem būs bērndārs pieejams no 1 gadu vecuma. Arī Latvijā šī diskusija ir sākusies, un viņa ir ļoti karsta, tie viedokļi ļoti polarizējās. Es gribētu teikt, ka tai diskusijai droši vien ir vieta un laiks, bet bērni pirms pusotra gada jau ir bērndārzā. Un tas nenozīmē, ka visiem bērniem ir jāiet no 1 gada dārziņā. Bērndārs var pielāgoties šiem apstākļiem, un diezgan bieži ir situācijas, bērniem ir gads un 5 mēneši, bērniem ir gads un 4 mēneši. Ja bērndārs spēj nodrošināt šo pakalpojumu kvalitatīvi, un tam ir ļoti ērti un vienkārši risinājumi pieaugušo skaits grupiņā, un vai bērnu skaits proporcija vispār grupā un tā tālāk. Tur ļoti daudz dažādu risinājumu. Es pārstāvu to, ka bērndārs ir ļoti nozīmīgs atbalsts. Jā, paldies, Kājiņas kundze. Manuprāt, bērndārs ir ļoti nozīmīgs. Un man bija tāda iespēja studiju laikā, ko gan es neizmantoju, ka, piemēram, Sanktpēterburgā varēja bērndārzā, pašvaldības bērndārzā, 6 bērnu grupiņā varēja atdot bērniņu no 6 mēnešu vecuma. Un mums ļoti likumsakarīgi, es tūlīt pieteikšu nākamu runātāju, bet pārmetot tiltu uz to sarunu, man liekas, ka bieži vien vecāki un cilvēki uztraucas par to, ka bērnam tajos pirmajos 2 gados jāizveido uzticības pilnas attiecības vismaz ar vienu pieaugušo. Un ja šis process tiek vadīts un, manuprāt, bieži vien pietrūkst tieši zināšanu vecākiem par to, kā tad izveidot šīs uzticības pilnās drošību, sajūtu, nostiprināšanās attiecības. Ja? Tāpēc ir šie aizspriedumi pret bērndārzu no 1 gada vecuma. Bet pie tā mēs vēl atgriezīsimies, un tāpēc man ir liels prieks šeit iepazīstināt jūs ar Karīnu Beinerti, biedrības Sievietes medicīnā, līdzpriekšsēdētāju un bērnu psihiatri. Lūdzu, Beinerts kundze, kāds ir jūsu skatījums uz demogrāfiju, jūsu lomas? Jā, es ikdienā strādāju bērnu slimnīcā, bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrā, kur es arī vadu. Un tā brīvajā laikā, kā hobija, esmu iesaistījusies sievietes medicīnā organizācijā un iepriekš arī izveidoju pati diasporas māsu vecmāšu apvienību. Līdz ar to tas skats un problēmu aktualizācija, kas līdz manim nonākusi, ir diezgan plaša, un es esmu dzirdējusi gan par pirmdzemdību, gan dzemdību problēmām, gan pēcdzemdību problēmām, gan par veselības aprūpi, un tagad strādāju bērnu slimnīcā, arī redzu, teiksim, visu, kas saistās ar veselības sektoru, un arī, kas ir, kā viena no prioritātēm ir iezīmēta, ja, kā arī mūsu valsts sastādītajos plānos, ka ir jāstiprina, jāspēcina tieši veselības sektors arī bērniem, un tas ir tas, ko es redzu. Ikdienā tas, ko es redzu visvairāk, ir varbūt, kas tāda problēma jautājums ir par
par atkarību prevenciju, piemēram, par atkarībām aizraujušos jauniešus, kā viņi nenonāk darbspējīga darba tirgu. Es redzu, kā jaunieši ar psihiskām veselības traucējumiem tieši tāpatās ļoti bieži, teiksim, psihiskā veselība tieši uzlabojās tajā brīdī, ka jaunieši uzņemas atbildību ātrāk. Dažkārt viņiem nav jāgaida tie 18 gadi, ir jāiet darba tirgu 16 gados, un tas ir tas, ka tā kā viena no atslēgām, kāpēc viņiem paliek labāk psihiskajā veselībā. Un tas, ko es redzu, ka Latvijā nav nodrošināts šādi atbalsta, gan ir nodrošināti, bet ļoti, ļoti atsevišķos reģionos ļoti maz ir šis atbalsts, kas īstenībā ir arī iezīmēts plānos atbalstīt jauniešus ātrāk iesaistīties darba tirgū vai tiem, kuriem grūtāk nonāk darba tirgu. Tas ir tas, ko es redzu. Un veselības sektors kopumā kā tāds, ja viņš ir pieejams un viņš ir labas kvalitātes, tas pilnīgi noteikti veicina vecākus, es domāju. Viņi jūtās drošāk un vairāk bērni arī izdzīvo un ir veselīgāki, kas, protams, mūs spēcinās nākotnē mūsu sabiedrību. Bet tāds globālāks, tā kā es esmu psihiatrs, man interesē cilvēku psiholoģiju un arī daudzu cilvēku grupu psiholoģiju. Un tas, kas man interesē, ir tas, ko Mieriņas kundze jau minēja, par to, ka turīgās valstīs dzimstība mazinās. Un tā ir globāla tendence. Jautājums ir tāds, kā mēs, kļūstot un spēcinot Latviju, kļūstot bagātāka, labāka un rūpējoties par savu dzīves kvalitāti, kā mēs spēcināsim vai veicināsim sievietes un ģimenes izvēlēties vairāk bērnus. Tas ir mans jautājums. Man personīgi ir tikai nāk prātā ļoti radikālas domas par pozitīvo propagandu, kur es zinu, kad ir cilvēki var iet kopā karā, cilvēki var iesaistīties holokausta aktivitātēs un līdzīgās aktivitātēs, kuras daudz vēlāk ir neiedomājams varbūt, un cilvēki var darīt kopēju mērķu labad, īstenībā var tā kā apvienoties kaut kāda lielāka mērķa labad. Es domāju, ka tas ir kaut kas tāds, kas ir jāapsver un ko es arī plānā neredzēju, tādas kā gana daudz pozitīvās propagandas, ģimenes romantizēšanas aktivitātes, kas, manuprāt, būtu tas, kas varētu palīdzēt reāli tiem mammām mainīt vai jauni cilvēkiem mainīt domas par to, ka ir ok atteikties no savas dzīves, no savām egoistiskajām vēlmēm, varbūt kā jauniešiem tagad ir, kad es negribu savu dzīves kvalitāti tā kā mazināt, ka es gribu vēl aizvien braukāt visu kaut kur un daudz grūtāk ir darīt lietas, jo man vairāk bērnu. Vai vienmēr sakot, tur ļoti spēcīgs tas SSS egoistiskais naratīvs, ko es dzirdu, kuru var potenciāli, manuprāt, izmainīt, ietekmējot sabiedrības domu, romantizējot ģimenes un daudz bērnu ģimenes kā tādas, ko es arī nedaudz īstenībā redzu, kas jau notiek. Man būs interesanti, ko citi par to saka. Jā, tā, kad es redzu apkārt savu gana pārtikušo turīgo māmiņu apkārt tās māmiņas, kuras ir izvēlējušās 4. bērnu, tas ir īstenībā saistīts ar to, ka mēs gribam tā kā Latvijai, lai ir vairāk cilvēku, un daži jau domā, vēl daži par to domā. Tā, kad tur ir tam ir spēks, tam kultūras kopējai domai. Paldies, Bēnēts kundze. Un droši vien tagad lūkšu pasniegt mikrofonu, kur ir biedrības sievietes transportā valdes priekšsēdētāji un arī transporta un sakaru institūta asociētā profesori. Un vairāk par jūsu lomu kā darba devējai un arī privātām lomām attiecībā uz demogrāfiju. Kāds ir jūsu skatījums, Gromuls kundze? Pamatdarbība man paralēli vēl tam ir valdes priekšsēdētāja akcijas sabiedrībā Rīgas starptautiskā autoosta. Tas ir uzņēmums, kas strādā 24 stundas diennaktī, un lielākā daļa darbinieku ir sievietes. Sievietes mātes, sievietes vecmāmiņas, jaunietes, līdz ar to, teiksim, viņu demogrāfiskā loma ir arī mūsu kā darba devēju
problēma zināmā mērā. Un ne tikai, ja runājam par sievietēm transportā, tas ir viens no jautājumiem, kāpēc sievietes varbūt arī transporta nozari nevienmēr izvēlās. Pirmkārt, tāpēc, ka tas ir ilgas garas stundas, tātad darba devējiem ir jādomā par to, kā varētu veidot elastīgāku darba režīmu, lai sieviete varētu savas tās ģimenes saistības, bērnu audzināšanas saistības sasaistīt ar savu darba dzīvi. Un, ja runājam par, teiksim, kā arī tādu darbu zinātnē un darbu augstskolā, es gribētu uzsvērt, ka sievietēm jaunībā, bērnībā, varbūt veidojot to savus plānus, vajadzētu veidot ilgtermiņu plānus. Es zinu, ka teikt, ilgtermiņu plānošana īsti nav modē, visi skatās uz kaut kādu pusgada, gada periodu, bet ļoti daudz sievietes savas karjeras veido pēc 40 gadiem. Tātad, tad, kad jau tā pirmā loma, tie bērni jau ir paaugušies, un tad pēc tam reizē ar bērniem var mācīties tālāk, augstskolā vai veidot, es arī pati savu doktorgrādu ieguvu jau tādā cienījamā vecumā, tad, kad bērni jau ir izauguši un kad viņi arī mācās. Un tas, manuprāt, ir tas, kas ir jāiemācās šai paaudzei, ka viņu darba dzīve un aktīvā darba dzīve būs gara. Un ir jāsaprot, ka visu nevajag sagrābt tajā jaunībā, ja, un atlikt tieši to ģimenes dzīvi, bet varbūt, kad jādomā tā pilnvērtīgi pavadīt visu to savu mūža garumu. Nevelti tagad mēs arī runājām tikko par pensionāru, senioru universitātēm. Seniori šobrīd ir ar labāku, varbūt veselību, ar labāku dzīves gudrību. Un šeit varbūt ir tā problēma, ka mēs esam jaunības fani lielā mērā visur. Bet, protams, cilvēks visa mūža garumā sabiedrībā var dot ļoti lielu devumu. Es arī esmu 2 bērnu un 2 mazbērnu māmiņu, un, protams, arī tie vecmāmiņas pienākumi, es domāju, ka mums vajadzētu arī aicināt, pensionārus, seniorus vai vienkārši vecmāmiņas vairāk iesaistīties mazbērnu audzināšanā, kaut gan, ja tu strādā, tas nemaz tik viegli nav, bet nodot to dzīves pieredzi arī tai nākamai paaudzei, jo šobrīd tie laiki tik ļoti mainās. Tas, kas ir noticis tur gadus 30 atpakaļ, jau ir ļoti liela vēsture. Ja? Mūsu paudzi, ja mēs gribam skatīties uz nākotni, vajadzētu zināt arī to vēsturi. Paldies. Paldies, Gramuls kundze. Mēs esam diskusijā aicinājuši arī pārstāvi no Eiropas katoļu sieviešu apvienības un Latvijas katoļu sieviešu apvienības socioloģi, kura Latvijā ir atbraukusi un kopā ar vīru un audzina šeit 4 bērnus. Tāpēc mēs ļoti atvainojamies, ja kāds vārds nebūs latvijas gramatiski, bet es pilnīgi noteikti jūs iedrošinu runāt latviešu valodā, jo tiešām mums ir prieks, ka jūs varējāt atrast iespēju piedalīties šajā diskusijā. Lūdzu, Felces kundze, Veronika Felce. Liels paldies, tiešām liels gods pārstāvēt arī ārzemnieces šeit Latvijā, un noteikti man nebūs tik viegli izteikties par visu, bet zināmā mērā es arī pārstāvu sievietes laukos, jo es pati dzīvoju dziļi laukos, ar savu lielu ģimeni, un manuprāt, arī demografiskā valsts politika ir jāņem vērā, ka ģimenes situācija un realitāte ir ļoti sarežģīta, jo daudzas ģimenes ir šķirtas un dzīvo sarežģītas kopdzīves schēmas, un īpaši laukos, manuprāt, arī jāņem vērā, ka viņas cīnas ar alkohola atkarību vai tehnoloģiju radīto izolāciju. Protams, digitalizācija rāda to, ka mēs ar saviem bērniem, kuri ir tālu citos valstos, varam justies tuvāk, bet savus radniekus tajā pašā mājā attalina ļoti, ļoti dziļi. Un tas, kas ir arī ļoti svarīgi tajā demografiskā valsts politika, ir tas, ka vecāka paudze, kas auga padomju režīmā apstākļos, nereti izjūt bailes no kopienas un sociālās iesaistes, īpaši laukos. Labāk, ja kaimiņš par tevi nezin par daudz, pat ja tev ir kaut kādas traumatiskas dzīves problēmas,
tad labāk pašam ar to tiekt galā, lai neviens cits nezina. Un vienlaicīgi tas slodze tieši uz vecāku paudzi sievietēm aprūpē savus vecākus, vīra vecākus, mazbērnus un strādājot papildu darbus, lai sektu visas dzīves izmaksas, tas tiešām pieprasa nenormālas piepūles un manuprāt, mums jaunu mātes paudze rada arī tas, ka mums tikai pienākumus ar katru gadu ir vairāk un vairāk. Un tā neapmaksātais darbs un neredzamās sievietes Latvijā tiešām ir jāsaprot labāk, kā viņus atbalstīt. Un es ļoti arī piekrītu, ka tas bērnu darbs nav tikai atbalsts jaunam mammam un bērniem, bet tas vispārībā laukos ir vieta, sociālais punkts, kur sievietes var satikties, dalīties pieredzes, iegūt jaunās draudzības, stiprināt neformālu solidaritāti. Tas ir tāds, mēs to saucam Social Innovation Hub, vai ne? Bet tā ir tiešām tā. Sociālo inovāciju centrs, tieši tā. Tieši tā, un tā pieejamai transporta laba pārvaldība, veselības aprūpes pieejamība, tas viss ir temas, kuras tieši ar dzīvi aktuālās. Lielas paldies! Paldies! Ko es sadzirdēju, un jūs lūdzu papildiniet, ja es kaut ko nepiefiksēju. Manuprāt, tas, ko Mieriņas kundze teica, ka ir vajadzīgi aktīvi pasākumi, un viens pabalsts neko neatrisinās šajā gadījumā. Ja? Kājas kundze, jūs teicāt, ka ir ārkārtīgi svarīgi šī bērndārs pieejamība visur un arī pieejamība no agrāka vecuma, pēc nepieciešamības un droši vien arī fleksibliem laikiem un ģimenēm droši vien arī tādā veidā, ka ģimenes var samaksāt par šiem pakalpojumiem. Ja? Romantizēt ģimenes, tas bija priekšlikums. Īstenībā, manuprāt, romantizēt ģimenes dzīvi ir ļoti svarīgi. Es piekrītu visiem izteiktajiem priekšlikumiem, jāsaka. Un Glomuls kundze uzsvēra lika uz šo karjeras un ģimenes plānošanu. Ja? Un es jau sadzirdu, ka īstenībā ka mums jāmāc izvēlēties ne tikai karjeru, bet arī ģimenes dzīvi jāmāc bērnam plānot kopā ar to brīdi, kad viņš izvēlas vai viņa izvēlas karjeru. Ja? Jo mēs šeit runājam tikai par meitenēm, kas izvēlas karjeru, bet arī par zēniem. Ja? Jo ģimenes dzīve tā tomēr ir no diviem cilvēkiem atkarīga, un man bija tāda iespēja 2000. gada sākumā piedalīties Islandē viņu pirmās ģimenes politikas rezultātu analīzē, kad tika piedāvāts vīriešiem 2 mēnešus vai 3 mēnešus palikt mājās vienam ar jaunpiedzimušo bērniņu. Un man, protams, ņemot vērā arī mūsu šķirto ģimeņu vai viena vecāka ģimeņa skaitu, man bija tāds jautājums. Kā tad jūs varat šos 9 mēnešus, kas bija paredzēti, 6 māmiņai un 3, ja tētis nav ģimenē, un man Islandes kolēģi, sākot no politiķiem, no ministriem, līdz žurnālistiem, teica, kā? Principā jābūt ir 2 vecākiem, ja? Ka viņi ir, varbūt viņi nav ģimenē, un tas sasauc ar to, ko jūs teicāt, Veltes kundze, ka viņi nevienmēr ir ģimenē, un ka tās attiecības bieži vien ir ļoti komplicētas, ja? Bet šīs attiecības bija komplicētas arī pirms 1000 gadiem, jo mēs atceramies labo latviešu tautas anekdoti, kur vīrs ar sievu vai nesarunoja saka, kā tur bija. Šodien mani bērni piekāva tavus bērnus, tāpēc, ka mūsējie bērni tur kaut ko nebija izdarījuši. Ja? Tātad šīs attiecības ir bijušas komplicētas 1000 gadus. Ja? 1000 gadus. Ja? Bet kā mums atrast tos pareizos risinājumus? Un te es dzirdēju tie sociālo inovāciju centri, kas ir ap bērndārzu vai ap aizslēgto skolu vai kultūras namu vai kaut kur, bet sasniedzami jebkurai sievietei, to es sadzirdēju. Ja mēs tagad varētu tādu otru aktualizēt, kāda vēl būtu to priekšlikumu, jo programma, ko piedāvā dažādas ministrijas, ir milzīga, ja, un līdzekļi ir ierobežoti, un es gribu teikt, arī sieviešu laiks ir ierobežots, viņu reproduktīvās veselības laiks, vai ne, kas ir piemērots bērnu dzemdēšanai. Mieriņas kundze, lūdzu. Jā, es gribu sākt ar to, ka ir svarīgi apzināties, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur notiek ļoti
fundamentāla vērtība maiņa. Ja? Un salīdzinot ar laiku pirms 100 gadiem, 200 gadiem, bērnu dzemdēšana vairs nav sievietei kaut kas pats par sevi saprotams, kas vienkārši tā notiek. Ja? Tā ir izvēle, tā ir apzināta izvēle, ko sieviete izdara, rēķinoties arī ar to, ka iespējams, ka nāksies tajā brīdī atteikties no kaut kādām savām prioritātēm, no ceļošanas, no kaut kādiem, teiksim, tas ir dārgāk, ka tur kaut kāda izdevuma būs un tā tālāk. Un tā ir sabiedrība, kas arvien vairāk paliek individualizēta. Mēs vairs nedzīvojam ciematā. Mums vairs nav tas ciemats apkārt, kas mums palīdz šo bērnu aprūpēt, kā tas bija pirms 100 gadiem, vai varbūt kā tas joprojām vēl ir Indijā vai citās valstīs. Ja? Mums ir problēma arī ar starp paudžu solidaritāti. Vairs nav šīs te vecmāmiņas, vecvecmāmiņas. Viņām ir vai nu sava dzīve, ja arī viņām veselība sabojāta. Ja? Restīvi, tu kā sieviete paliec kā galvenais cilvēks, kas uzņemās atbildību par šo bērnu. Un te es arī gribu minēt to, ka mēs šajā diskusijā, jūs sākāt ar to, kur paliek sieviete demogrāfijā, bet mums ir svarīgi atcerēties arī, kur paliek vīrietis šajā demogrāfijā. Ja? Jo tad, kad mēs runājam, piemēram, par to, ja, ka palielinās vecums, kad sieviete izvēlas dzemdēt bērnu, vienlaikus tas korelē arī ar to, ka samazinās laulību skaits, palielinās vecums, kad cilvēks stājas laulībā, ja, un daļai sieviešu arī tas ir svarīgi, jo tas dod kaut kādu zināmu stabilitāti, un tas ir lēmums, ko pieņem 2 cilvēki, to nepieņem viens. Latvijā, punkts 2. Latvijā ir vairāk nekā 40,000 alimentu nemaksātāju. Tātad sievietē ir jārēķinās ar ko, ja? Kad tas vīrietis ar vienkārši aizskriet projām, aptuveni pusi, ja nemaldos, bērnu dzimst ārpus laulības. Tātad sievietē ir jārēķinās ar to, ka tas vīrietis vienkārši paņemt aizskriet, bet viņa paliks ar šo bērnu. Lūk, un līdz ar to ir jautājums, tātad, kā mēs varam, sievietei sniegt lielākas garantijas, kā mēs varam sievieti atslogot. Punkts 3. Latvijā ir, es tagad runāšu tīri no statistikas viedokļa, Latvijā ir ļoti nefleksibls darba tirgus. Ja, no darba laika viedokļa, ja, teiksim, maz realistīgu darba laiku piedāvājumu, maiņu darba piedāvājumu. Tagad pēc Covida mēs atgriežamies atpakaļ birojos, kas atkal būs sitiens par šiem māmiņām un ģimenēm, ja, kam varbūt bija ērtāk strādāt mājās. Ja. Es saprotu arī visas bažas, kas ir valsts pārvaldē, bet šī lieta iesitīs pa jaunajām ģimenēm. Ja? Un līdz ar to tātad atkal varbūt bez vajadzības tieši nevajadzētu prasīt šo atgriešanos birojā. Ja? Tātad visas šīs lietas, es domāju, ka tas ir, tāpat arī tiešām arī domāt, teiksim, arī par šo te vecāku, teiksim, dot nevis sievietēm noteikti, teiksim, tur laika viņš varbūt ar bērnu, bet patiešām ar likumu noteikti, ka vīrietim ir jābūt kādam laikam, līdzīgi kā tas ir Zviedrijā, piemēram. Ja? Tātad, šāda te veida risinājuma, kas varbūt neprasīta finansiāls ieguldījums, bet kas prasītu patiešām, es īstenībā ļoti pievienoju šim te vērtību komentāram, ja? Patiešām runāt un popularizēt, tiešām nevis tikai kaut kādos politikas saukļos, bet patiešām padarīt ģimeni par vērtību. Ja? Un nevis tā, ka tas tagad konkurē ar kaut kādām liberālām vērtībām vai ko, bet vienkārši, ka ģimene kā vērtība un bērns kā vērtība. Un nevis tikai to, ka tagad panāk, lai bērns piedzimst, jo būtībā, teiksim, viss šī runa par to, ka mēs tagad koncentrēsimies, lai sieviete piedzemdē bērnu, tas pirmkārt nonivelē sievietes vērtību, un tas nonivelē arī šī bērna vērtība. Mums ir vairāk jādomā arī par to, kāda būs šī bērna kvalitāte, šī bērna dzīves kvalitāte. Tāpat ir veselības aprūpes pieejamība, kas Latvijā nav optimālā līmenī, tāpat izglītības pirmskolas pieejamība un tā tālāk. Ja? Tātad visas šīs lietas ir lietas, ko var risināt un kas ir jārisina. Jā, piekrīt jums, Vienīgas kundze, es varbūt vienīgi gribēju akcentēt, ka pēc mūsu Lielbritānijas kolēģu pētījumiem, ko arī ir skatījusi Eiropas komisija vairākās konferencēs, ir īstenībā pierādīts, ka šis te darba laiks ne tikai fleksibls, bet arī attālinātais darbs īstenībā dod vairāk vīriešiem nekā sievietēm, ka to mēs nedrīkstam uztvērt kā laiku, kas palīdz sievietē rūpēties par ģimeni, tas palīdz arī vīrietiem tikt galā ar saviem darba, bet arī ar ģimenes pienākumiem, un īstenībā vīrieši ir ļoti lieli ieguvēji pie šī te attālinātā darba, daļēji attālinātā darba saglabāšanas. Jā. Paldies! Priekšlikumu, manuprāt, visiem, es varu piekrist visiem. Jā, lūdzu, kā jūs. Labi, es turpināšu par bērndārziem. Jā, pēdējos 25 gadus šis bērndārza jautājums bijis karsts, jo, principā,
daudzas jaunās ģimenes saskarās to, ka bērndārs nav pieejams. Un vienlaikus mēs dzirdam, ka šogad jau Rīgas pašvaldības bērndāržos ir vairāk kā 1000 brīvas vietas. Privātajos bērndāržos ir daudz brīvas vietas. Sabiedrība tiek sašķelta, jo par privāto bērndārzu ir jāpiemaksā. Un nevis tāpēc, ka privātais uzņēmējs būtu izdomājis vienkārši gūt savu peļņu, bet tieši tā iemesla dēļ, kad pati metodika, kādā līdzfinansē šo vietu, viņa nav pilnīga. Un atkal vēršos uz Skandināvu valstīm un skatos, kur Zviedrijā, Somijā, Norvēģijā vecākam īsti nav starpības. Viņš izvēlās privāto vai pašvaldības bērndārzu, jo pakalpojums sniedzējiem prasības ir identiskas, visi normatīvi, visi pilnīgi identisks. Bet Latvijā šis jautājums kaut kā viņš nerisinās uz priekšu, un šī metodika ir 10 gadus kā novecojas. Un neviens nevēlās atvērt šo jautājumu, lai atrisinātu. Manuprāt, šo jautājumu atrisinot pēc būtības, ka katram bērnam ir pieejams bērndārs, viņš neprasīja daudz līdzekļus, jo arī tagad mēs redzam, kā priekšvēlēšana laikā sola būvēt jaunas bērndārza ēkas pa miljoniem. Un tas, manuprāt, ir tāds absurds, ja pie tiem dzimstības rādītājiem nedomāju, ka tā jaunā ēka kaut ko ļoti ietekmēs, drīzāk tieši, lai pakalpojums būtu pieejams. Bet kāds būtu tas risinājums? Risinājums būtu ļoti vienkārši, ka katrs, kas lemj par bērndārza pieejamību, kā pamatu ņemtu ģimeni, nevis savas institūcijas pārstāvību. Un te es varu pateikt piemēram, ir Robežu pašvaldība, Rīga, principā visas Rīgas pašvaldības, kur tā robeža ir diezgan bieži, viņa, šķērsojam vienu ielu un esam citā pašvaldībā, noteikumi par bērndārzu pieejamību atšķirīgi. Un, piemēram, ģimene dzīvojot Rīgā, viņi jau daudzus gadus zina, ka viņiem nav jābūt reģistrētiem rindā, lai viņi saņemtu šo līdzfinansējumu. Turpretī Mārupē robežos ir un tiek veiktas, lai arī digitāli, bet vienalga liekas darbības, kas ļoti, ļoti veicina birokrātiju, ārkārtīgi veicina. Manuprāt, ja šo tēmu pārskatītu, es jau, protams, varu runāt, bet maz, kas varbūt visi dzird, bet neviens nesprot, kā to izdarīt, bet, teiksim, prasītos viens kārtīgs funkcija audits, lai saprastu, ka fokus ir ģimene, katrai ģimenei ir pieejams bērndārs, un nevis no 1 gada vecuma, bet no tā vecuma, ka ģimenei tas tiešām ir vajadzīgs. Un es domāju, jautājums būtu sakārtojums bez milzīgiem finanšu līdzekļiem. Jo es domāju, pārdalot šīs finanses no betona uz cilvēku, iegūt ļoti daudz. Un tad jau tālāk mēs varam runāt par to, ka tā tiešām ir sabiedrības integrācija, par to, ka tā ir vecākiem kopiena, kurā viņi satiekās. Tur bērndārs ir paplašināti, jo bērndārs darba laiks 12 stundas Latvijā ir tiešām ļoti atbalstoši ģimenei ar ēdināšanu, 3 reizes ēdināšanu, ar pilnu tādu pilnu pakalpojumu paketi ir ļoti labs. Un viņi tikai tur tādas mazas uzlabojumus, kas arī nešķelt šo sabiedrību un cilvēkiem būtu droši par to, ka būs bērndārs. Jā, paldies, Kājas kundze. Es tikai gribēju teikt, ka tas, ko mēs dzirdējām arī biedrības sievietes medicīnā, kur ir 12 stundu darba laiks, ka mums būtu arī jāskatās arī tāda bērndārza formas, kas ir pielāgojams sievietēm medicīnā, kur māsām un arī doktorēm ir tās lielās slodzes, ka tur būtu nepieciešams arī domāt par specializētiem tiem darba laikiem. Es pilnīgi piekrītu, un tas ir arī viena bērndārza ietvarā, šo fleksibilitāti var pielāgot, jo nav tā, ka visi bērni apmeklē bērndārzu tieši no 7 līdz 7. Un tā noteikti šo fleksibilitāti pakalpojumu var sniegt tieši tāpat kā šo jaunākos bērnus var mierīgi ieintegrēt grupiņās, un tur risinājumi ir daudz, un bērndārzi ir gan atvērti. Jā, paldies. Es sadzirdu ļoti daudz ko, kas ir arī svarīgs, ko mēs diskusijās visu laiku dzirdam, ka vispirms jāpaskatās uz to, kam tas pakalpojums ir vajadzīgs, nevis uz pakalpojumu sniedzēju vajadzībām. Un man liekas, ka ja mums izdotos tos sarunu pagriezt, un manuprāt, dažos gadījumos mums pat Latvijā tas ir veiksmīgi izdevies. Piemēram, arī bija privātās skolas kādreiz valsts nelīdzfinansēja. Šis jautājums atrisinās. Piemēram, tad mums jārisina arī tālāk tie nākamie jautājumi. Vai ne? Tā kā mums labie piemēri Latvijā ir. Paldies par šo te uzsvaru. Jā, Benets, ko lūdzu? Jā, tās problēmas vai problēma zonas, kur es īpaši redzu grūtības, ir izglītības sektors, sociālais sektors un, protams, veselības sektors. Ja? Un tad no veselības sektora sākot, kas ir man vistuvākā tēma, es nezinu, cik daudz jūs ziniet, bet ir medicīna mums vēl aizvien ļoti daudz ir balstās uz vecāku kabatām, uz vecāku maciņu. Lai arī mums ir pavelti bērnam, mums skaitās, ka mums bērnam ir pavelti
atbalsta medicīnu, bet daļa zāles nav kompensējamas, daļa pakalpojumu nav kompensējama, daļa pakalpojumu vispār nav izveidot un pieejami, kas būtu nepieciešami. Ja? Man vistuvākie, protams, ir ar atkarību saistītie, kur ir plāni bijuši pēc plāniem, bet nav, piemēram, piešķirts finansējums gadiem. Ja? Bet tas, ko es ļoti aktuāli redzu, ir, ka mēs izmainījām skolu sistēmu, kad mēs cenšamies būt iekļaujoši izglītības sistēmu, bet realitātē, ko mēs redzam, kad vēl aizvien bērni, kuriem ir grūti iekļauties skolu sistēmā, viņi tiek izstumti ārā. Ja agrāk viņi bija speciālās skolās, tagad viņi mājās mājmācībās, tālmācībās, un viņi nemācās. Un arī tāpatās arī ar pirmsskolas izglītības iestādēm. Mūsu pedagogiem ir vajadzīgas kompetences un zināšanas, ko un kā tad izskatās tā iekļaušana. Daudzi ir, protams, kad ir daudzi zinoši, bet ir ļoti daudzi, kas nezin un nespēja noturēt šos jauniešus skolās, un mēs viņus pazaudējam. Un viņi pazūd ļoti bieži arī darba tirgumu un arī ģimenes dzīvēm, tāpēc, ka sociālās prasmes, socio-emocionālās prasmes, kas rodās pirmskolas izglītības iestādē vai apmeklējot skolu, viņas izpaliek. Viņi bērni pavada mājās un vai nu mācās, bet ļoti bieži vienkārši nemācās un viņu trauksmes tikai pieaug, viņi nespēja normāli funkcionēt, izaugot. Tā ir ļoti liela problēma. Vēl izteikta problēma, ko es redzu, ir sociālais sektors. Sociālā sfēra vai sociālais atbalsts Latvijā vispār ir jauna sfēra tā kopumā. Mēs, protams, ka tā veidojamies, attīstamies un iniciatīvas ir fantastiskas un arvien labākas, bet tas, ko es redzu ārpus ģimenes aprūpes neefektivitātā, visi bērni, kas staigā apkārt un kas lieto narkotikas, klīst no 12 gadu vecuma, ir ļoti cieši saistīts ar to, ka ārpus ģimenes aprūpe ir neefektīva. Tie bērniņi, kuriem nav savu vecāku, tur ir ļoti lielas problēmas. Tāpat arī tās ģimenes, kurām ir savi bērniņi, viņi var rūpēties, bet viņiem ir vajadzīga palīdzība. Sociālais atbalsts var būt tik daudz dažādāks, dažādu līmeņu, dažādas intensitātes, un ja godīgi, tad līdz tādam vienkāršai lietai pie manis nāk vecāki, kuri nevar aizvest savus bērnus uz ārpus skolas, uz pulciņiem, uz interešu izglītības pulciņiem. Viņi nevar aizvest 2 iemeslu dēļ, tāpēc, ka viņiem tie 20 eiro, kas ir superīgi, man piemēram, tie 20 eiro ir nekas, es esmu ļoti priecīgi, pareizi, jo es varu samaksāt, man ir algos darbs, bet ir māmiņas un ģimenes, kuri nevar atļauties tos 20 eiro arī, un mums nav es nezinu, varbūt ir, bet tad es viņu neredzu, to izteikto atbalstu maznodrošinātām ģimenēm, kurām vajadzīgs pirmkārt, ka šie pulciņi un dārziņos ir prioritāte, piemēram, kad nevis es dabūju to vietu, jo es varu tos 100 eiro varbūt samaksāt par privāto līdzfinansējumu, vai ne, bet man cits blakus mājā varbūt ģimene nevar samaksāt, tāpēc viņiem būtu prioritāte valsts dārziņa vietā, kur nav, teiksim, ja mēs nemainam sistēmu, ka visiem tā kā Dānijā, vai ne? Bet tā ceļa transports uz to pulciņu. Un ja mēs nenodarbinam bērnus, ja mēs nedodam šīs iespējas iesaistīties ārpus skolas aktivitātēs un attīstīt hobijus, tad tas, ko viņi dara mūsdienās, viņi sēž datorā, parasti telefonā, un viņi nosēž un patērē ļoti sliktas kvalitātes saturu ļoti bieži, viņiem rodās ļoti bieži arī tuvu atkarībai vai atkarības es gribēju teikt vielu lietošanas, bet ekrānu atkarības, vai interneta atkarības, un vēl arī viņi tiešām arī ir daļa, kas sāk līst apkārt un tiešām sāk lietot vielas, un viņi ir daļa, kas jauni nomirst. Ja? Tās ir ļoti aktuālas sfēras, bet tur visur tur ir arī vienkāršas iniciatīvas, kuras veidojot varētu padarīt pieejamāku šos pakalpojumus, noturēt bērnus ilgāk skolās, palīdzēt viņiem nokļūt pie šiem pakalpojumiem, kas ir pieejami īstenībā jau tagad. Tālūk, viss. Šodien man jāpārstāv darba devēji, tad, protams, darba devējiem ļoti būtisks darbinieks, izglītots darbinieks un vesels darbinieks. Un lai arī viņa ģimene būtu vesela. Un jāsaka, ka mēs skatāmies, kā jau te tik minēts, gan uz izglītības sistēmu, gan uz veselības aizsardzības sistēmu, diemžēl, teikt, ka ir būtiski uzlabojumi, mēs nevaram drīzāk, tā ir nepieejamības jautājumi, ne tikai, teiksim, darbiniekiem darbspējīgā vecumā, bet arī bērniem.
Un tās noteikti ir arī problēmas darbiniekiem, un līdz ar to veidojās darba nespējas lapas, kā mēs dzirdam, atkal ir būtiski pieaugušas. Arī darbinieku izglītība, šobrīd izglītība ir dārga. Mēs runājam par to, ka sūk šoferu, jā. Lai iegūtu šoferu izglītību, vajag līdz 2000 eiro, jā. Tā kā, tas arī ne visiem cilvēkiem ir pieejams pietiekoši. Tāpēc man varbūt tāds diezgan kardināls piedāvājums būtu, ko vajadzētu izvērtēt, jo darba devēji uzņēmumi ir tie, kas ražo nodokļus un novirza, kas aiziet budžetā un tālāk budžeta sadalē. Un šajā budžeta sadalē mēs tagad daudz runājam par to, ka mums tā birokrātija ir izaugusi kārtīgi liela. Tad ir nodokļu ievākšana, kontrole, sadale, pārdale, uzraudzība un tā tālāk. Un ļoti liela daļa šo nodokļu paliek tajā birokrātiskajā aparātā. Varbūt ir laiks palielināt darba devēju, teiksim, tiesības risināt šos jautājumus vismaz sava kolektīva un savu kolektīvu ģimenes locekļu risinājumiem, palielinot to pašu apdrošināšanas maksas, kas būs izmantos maksas pakalpojumus visticamāk šie cilvēki, bet palielināt un ja uzņēmumi ir pietiekami līdzekļi, to var darīt, izglītības iegūšanu, jo tiešām darbiniekiem arī viņi strādā ilgi, tātad ir nepieciešamība mainīt ne tikai kaut kādas papildu kursus, bet varbūt mainīt būtiski specialitāti. Mēs kā biedrība darbojāmies vienu brīdi, V-Transform bija tāds Eiropas projekts, kur tieši gāja runa par to, jo transportā tas ir ārkārtīgi aktuāli, ka tik strauji mainās tehnoloģijas, ka tiem cilvēkiem, kuri ir ilgi strādājuši šajā nozarē, ir dilemma vai nu aiziet no nozars, vai arī apgūt to jauno tehnoloģiju. Un kā palīdzēt šiem cilvēkiem, tas nav tikai iedrošināt, pārliecināt, bet arī varbūt finansiāli apgūt jaunas zināšanas un iegūt šīs zināšanas, lai varētu tālāk efektīvi strādāt. Un šos te maksājumus, tur varētu būt limitēti, varētu būt dažādi tie risinājumi, tātad neaplikt ar nodokļiem gan darba devējam, gan arī iedzīvotājiem, kurš saņem, piemēram, naudu, lai varētu maksāt par izglītību, iedzīvotāju ienākumu nodokļu atbrīvojumu. Jo tad šī nauda strādātu ātrāk un bez šī te pārdales mehānisma un nokļūtu tur, kur darba devējam tas ir vajadzīgs, palielinātos darba efektivitāti un arī darbības rezultativitāti. Paldies, Gromuls kundze. Jums vārds Feldes kundze. Paldies. Jā, daudzas temas bija jau pieminētas, dzimumu nevienlīdzība un tie riski saistībā īpaši ar alimentiem arī un cik dzīve tā ir risks tieši sievietēm uzņemt atbildību par bērnu un sociālā fragmentarizācijā dēļ digitalizācijas. Bet vienu temu mēs vēl nepieminējam, tā ir mājokļu pieejamība. Īpaši, ja mēs gribam palielināt ģimenes un īpaši laukos, tā ir mūžīga problēma, manuprāt. Bet visumā tas, ko arī ir fantastiski tāda diezgan nozīmīga grāmatā aprakstīts, Karolina Criado Peresa savā grāmatā Invisible Women Data Bias in a World Designed for Men, aprakstīja viņa argumentē, ka... Es varbūt pārtulkošu to nosaukumu latviski. Neredzamas sievietes, datu bias. Jā. Datu diskriminācija vienkārši valsts politikas virsīšanas. Jā. Tā kā ļoti bieži mēs savācam datus un plānojam politikas, kas neņem vērā sieviešu realitātes. Un jautājums ir īpaši, vai mēs demografisku valsts politiku rīkojam priekš sievietēm vai kopā ar sievietēm, un īpaši ņemot vērā lokālas problēmas. Jā. Jā, tāpēc arī šī mūsu diskusija. Es saņēmu visai daudz priekšlikumu, es arī domāju, mūsu skatītājiem ir kas piebilstams un aicinām to komentēt mūsu Facebook mājaslapā Sieviešu sadarbības tīkls un arī rakstīt mums uz Sieviešu sadarbības tīklu vai sazināties kā savādāk, jo, manuprāt, mums tiešām visiem ir jāpieliek domas, lai novērstu birokrātiju, ja, lai izvēlētos tos zemāk esošos ābolus kokā, ja,
un paskatītos, kā mēs tiešām varam nodrošināt tautas ataudzi, kā mēs varam dot ģimenēm labbūtīgu, ja, bērnu audzināšanas periodu, romantizēt ģimenes, ja, un veicināt šo starppaudžu solidaritāti. Un es varbūt beigšu uz tādas pozitīvas nots un aicināšu arī visus klātsošos iesaistīties koalīcijā, ko mēs saucam par meiteņu koalīciju. Jo mēs 2 gadus pēc kolektīvā iesnieguma par bezmaksas menstruālās higienas precēm izglītības iestādēs sapratām, ka ļoti maz zināšanu ir gan meitenēm, gan zēniem tieši par savu ķermeni, kas ir tādas pamatzināšanas, un ļoti liela aizsprieduma runāt par šīm lietām. Un arī par meiteņu karjeru, un arī zēniem par to, kā iesaistīties ģimenes dzīvē un darbos. Un ar lielu prieku es varu teikt, ka ANO meiteņu dienu 11. oktobrī mēs veidojam kopā ar Saeimas prezidiju, un cerams, ka tas būs ikgadējs pasākums, un mēs aicinam ar vien plašāku loku pievienoties, jo ieguldot meitenēs, mēs arī to jauno paudzi varam veidot. Tā kā paldies visām diskusijas dalībniecēm par jūsu zināšanām, atvēlēto laiku un jūsu darbu. Un paldies visiem, kas mūs skatījās, ņems vērā mūsu domas un arī diskutēs ar mums. Lai mums izdodas!